Labdien, labdien! Šodien kopā dosimies uz mežu. Skatīsimies, kas notiek rudenī ar kokiem. Esi gatavs? Paņem koka lapiņas, lai vari līdzi darboties, un aiziet. Mežā valdīja skaists rudens. Saule sildīja, gaiss bija dzidrs un lapas mirdzēja visās krāsās – dzeltenās, sarkanās, oranžās. Koki stāvēja lepni, baudot savu košumu. Bērs izslējās baltajā stumbrā un sacīja: skatieties, kā es mirdzu, nav skaistāka koka par mani, tik balts un zeltains. Kļava lepni atbildēja: un tad vai manas sarkanās lapas nav spožākas par sauli? Apse klusi nopūtās: es gan vairs neesmu tik koša, manas lapas jau gandrīz ir visas nobirušas, un drīz būšu pavisam kaila. Liepa mierīgi noteica: katrs koks ir savā veidā un savā laikā skaists. Nav jāstrīdās par to, kurš ir spožāks. Mūsu daile nav mūsu nopelns. Daba mums dara krāšņus. Saule smaidīja no augšas, un mežā valdīja silts rudens miers. Saule sāka slēpties aiz mākoņiem, vējš kļuva stiprāks, lapas čaukstēja un sāka krist. Bērs satraucās: kāpēc lapas krīt? Viņš vēlējās saglabāt savu spožumu, negribēja būt pirmais, kurš zaudē skaistumu. Kļava noskatījās uz savām krāšņajām lapām un redzēja, kā aizlido bērza pēdējās lapas prom. Paukš! Nokrita kasteņa bērns, kad daži vēl bija palikuši teizaros. Hihihi! Vēl viens draizs bērns aizripoja. Arī kā, nākamgad atkal būs jauni un pilni zari ar kasteņa bērniem. Ozols mierīgā un dobjā balsī piebilst: jā, atkal viens rudens, kas palīdz sagatavoties ziemai, uzklājot uz lapas uz saknēm, lai ziemā varam mierīgāk pārzīmot. Es vēl pagaidīšu, kad visi koki kļūs kaili, tad es atbrīvošos arī no savām lapām. Tad kādā saulainā dienā Apse un bērs dodas ziemas miegā, arī kastaņa un kļava ļauj savām lapām aizlidot un apsekt koku saknes. Visbeidzot arī liepai nobirst pēdējā lapa un iemiega. Apkārt iestājās klusums. Ozols ar vieglu smaidu noskatās, kā visi koki lēnām iegrib ziemas miegā un jūt, ka sāk parādīties jau sauss un ļauj arī savām lapām klusu nokrist un ļauja saldajam miegam līdz pavasarim. Mežā iestājies klusums, gaisā jūtams ziemas tuvums. Pirmais saules liegi pārklāj zemi, saule slēpjas aiz mākoņiem un koki stāv mierīgi, kaili, bet stipri. Daba iegrimst mierā, visapkārt kluss. Vējš tikai maigi čirpst ar zariem, un pār zariem krīt viegla sārma. Koki atpūšās, gatavojas jaunajam pavasarim. Visam savs laiks, laiks atpūtai, laiks darbiem, laiks priekiem un dažreiz bēdām. Tāds ir dzīves ritms arī dabā, arī kokiem. Koki ir mūsu draugi, tie rūpējās par mums un rūpēsimies arī mēs par viņiem. Lūk tā. Atā, līdz nākamai pasakai.